Varam sākt. Tātad, pirmais jautājums ir par sadarbību ar Eiropas sociālā un kohēzijas fonda darbības programmas ietvaros. Dzīvo Poga, lūdzu. Tātad, Rīga ir uzaicinājusi Aglonas novada domu kļūt par sadarbības partneri Eiropas sociālā un kohēzijas fonda darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. SAM specifiskā atbalsta mērķa uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojumiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas laika periodā no 2016. gada līdz 2020. gadam. Tā. Sakarā to, ka mēs esam sazinājušies ar projekta organizatoriem, mūsu novadā ir 370 izglītojumi, un saskaņā ar MK noteikumiem mums ir iespēja piedalīties šai projektā. Šajā projektā ir plānots, ka būs iespēja izveidot, būs pieejami finansējuma līdzekļi pedagogu karjeras konsultantu atlīdzībai un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Sakarā to, ka mums ir tie 370 izglītojumi, tad mūsu iespēja ir izveidot 5 slodzi, kas no pašvaldības prasīs, teiksim, ja mēs būsim kā partneris, piedāvātās telpas, aprīkojumu karjeras konsultanta darba nodrošināšanai, un pašvaldība arī nodrošinās karjeras konsultantu apmācību un sniegs informatīvu atbalstu projekta īstenošanai. Tātad tas ir 100% šīs programmas finansējums. Un projekta izmēģinājums skolās ir noteiktas visas 5 mūsu mācības iestādes, kurās īsteno pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas. Un kā bāzes skola varētu tikt noteikti Aglonas vidusskola, jo tur ir vislielākais izglītojamo skaits. Tad projekta laikā tiks īstenotas šādas darbības, tiks pieņemts darbā pedagogs karjeras konsultants, kuram būs slodze atbilstoši mūsu skolēnu skaitu. Tiks izstrādāts pašvaldības karjeras attīstības atbalsta plāns visā novadā, izveidots karjeras attīstības pasākumu īstenošanas modelis, tā īstenošanas uzraudzīšanas mehānismus, projektā iesaistīto vispārējās pedagogu karjeras konsultants un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti piedalīsies projekta ietvaros programmas organizētajā papildu izglītībā par karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumiem. Karjeras atbalsta pasākumi katrā no izglītības iestādēm un arī tiks veicināta sadarbība ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojumiem. Tā, un sakarā ar to mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par to, ka pirmais pieņem zināšanai informāciju par valsts izglītības attīstības aģentūras īstenojamo projektu un jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu skatīt, kad tas tiks apstiprināts projekta iesniegums, ņemot vērā aktuālos datus par Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu un izglītojumu skaitu skolās, kuras tiks nominētas kā izmēģinājuma skolas projekta īstenošanā. Jūs varat iepazīties, es esmu izdrukājusi 2 eksemplārus, kur ir vēl sīkāks apraksts. Tieši par šo ir arī, teiksim, sadarbības jomas un schēmas uzzīmētas, kā tas viss notiks. Taču, lai mēs uzsāktu darbu pie šī projekta, kura ietvaros būs jāizveido projekta komanda. Tur būs gan karjeras speciālists, gan visas programmas, teiksim tā, pārvaldītājs.
kurš pārbaudīs karjeras speciālista darbu un pārējie atbalsta cilvēki, kas tur ir plānoti. Šobrīd vēl pagaidām mēs neesam noteikuši līdz galam visus atbildīgos, un tad, ja mēs pieņemam, ka mēs sāksim strādāt ar šo programmu, tad veidosim komandu, un kad tiks, teiksim, mūsu visas aktivitātes izplānotas, tad arī būs iesniegts apraksts par šo darbības jomu, un tad būs noteikti piedāvājums no šīs organizācijas par projekta slēgšanu, tad arī pieņemsim konkrētu lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu. Tā man apmēram ir viss. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu. Jautājums Valsts izglītības attīstības aģentūras vēsturi vārdavot. Valsts izglītības aģentūra mēs sazinājāmies mutiski, un viņi bija organizējuši vairākus kursus, kur piedalījās arī Aglonas vidusskolas direktore. Un, ja vajag, vēl arī viņa sīkāk var sniegt informāciju par šo. Viņi uzaicināja mutiski, ja? Nē, izglītības pārvaldes iesniegt uzaicinājums ir izglītības pārvaldē. Caur izglītības pārvaldi. Ja mēs nevēlamies piedalīties, jebkurā gadījumā šajā projektā, protams, piedalīsies, izglītības pārvalde, un viņi koordinē šo darbu, bet karjeras speciālists, protams, paliek, tāpat mums pienākas tā likme. Vienkārši mēs varam paši plānot skolā šīs lietas, nevis izglītības pārvalde. Tātad tas tikai. Vēstule bija izglītības pārvaldei, un izglītības attīstības aģentūra aicināja maijā informācijai par šo te projektu lielākās novada skolas. Un es piedalījos tajā seminārā. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Man nav skaidrs, no kurienes tapu šis lēmumu projektus, kādu dokumentu pamet. Augšā ir rakstīts, jā. Kaut kā jocīgi. Mūs uzaicina, bet dokumentu mēs neredzam. Šis projekts sāksies tikai pēc 1. janvāra. Un, lai zinātu, vai pašvaldības ir ar mieru piedalīties, tāpēc tiek veikta šī aptauja un vēstule tiek adresēta izglītības pārvaldē, par cik mēs esam sadarbībā reizi izglītības pārvaldi. Jocīgi tomēr mēs. Labi. Es arī varu jūs paaicināt kaut ko šeit pastāstīt, un tagad taps lēmumu projekts. Kā? Nē, izglītības pārvaldes vēstuli var parādīt. Mēs pieņemam lēmumu. Uz kāda Kādu lēmumu? Izlasiet, kādu? Tieši tā, pieņem zināšanai. Ko mēs pieņemam zināšanai? Parādiet man dokumentu, ko man jāpieņem zināšanai. Uz sēdi tātad varēsiet, vai tagad pievienosim? Jā. Un otrs punkts lēmuma projektā. Ja viņš skanētu preambulē, es vēl saprastu. Bet varbūt kaut kā tas ir lēmums. Jurists lūdzu paskaidro. Nē, tas ir vispār informācija, tāpēc arī pirmais punkts ir pieņemt zināšanai, a otrais tas arī, ja būs sadarbības līgums, tad mēs arī skatīsimies. Jo vienkārši tas ir, Priekš kam ir lēmums? Ja tas pats, kad pieņemt zināšanai, tas ir. Tieši tā. Tāpēc man otrais punkts nav skaidrs. Lēmumu pieņemt kaut kādus varbūt. To principi jautājumu pat var nevirzīt uz domu sevi. Jā. Tas ir tikai finanšu komiteja, jā. Tieši tā. Tas ir finanšu komiteja, tieši informācija. Jā, pieņemam zināšanai, ja turpinājums ir, pieņemam lēmumu. Lūdzu, tātad es saprotu pieņemt zināšanai un uz sēdi šo jautājumu nevirzīt, ja? Tātad gatavot visus tālāk dokumentāciju, un ja tiešām mūs šai projektā iesaista, tad mēs arī balsosim par līgumu slēgšanu. Tā, piekrīt, deputāti? Tā varam balsot? Lūdzu. Lūdzu, man pirmkārt vēstulē nosūtīt, jā. Otrkārt, mums ir kaut kāds lēmums par to, ka mēs gribam piedalīties tajā projektā, ar kādu nosaukumu nav. Pašvaldībā no sākuma vajag saņemt kaut kādu vēstuli, pietiek ar to, ka ir kaut kāda, ko Lidija stāstīja, jā.
Un doma ir pieņem lēmumu, vai mēs startējam tajā projektā. Projekts ir ļoti labs, ja jūs taisnīgi pastāstiet, ka 4 gadu garumā jau būs finansējums. 4 gadu garumā finansējums tiek piešķirts Jā. dažādiem pasākumiem, piemēram, ekskursijām un visam pārējām. Bet vai jautājums ir otrs, vai to koordinē izglītības pārvalde, pa cik tas ir izglītības pārvaldēm, vai mēs paši doma koordinē, to jau tas ir jautājums. Bet tad vajag saprast to, par ko mēs šeit. Mums ir piedāvāts balsojums, ja, par ko, ne par ko. Sociālajā komiteja iztirzēja jautājumu, tā ir nesaprata. Tā ko mums vajag? Pieņem zināšanu. Tā apmēram tā, tas nav lēmums, viņi nevar nepārsūdzēt, viņi nav nekā. Pieņem zināšanu. Pieņem zināšanai, ka deputāti 9 cilvēki. Jūs paskaidrojiet deputātam, vai Ko viņš tas var ir? paskaidrot? Viņš paskaidroja. Viņš ir gatavojis šo jurists gatavo. Nu, mums vienmēr ir juristi vainīgi, ja visi pārējie Tā, deputāti Denis, guļ, ja? kā mēs atstājam? Nē, nu tieši par to, vai piedalāmies mēs projektu vai nepiedalāmies, mēs arī balsosim, kad lemsim jautājumu par sadarbības līgumu slēgšanu. Tas arī būs piekrišana starta tajā projektā. Noslēdzot sadarbības Viss līgumu. pareizi. Tas ir viens. A šeit lēmumu projektu tieši finanšu komiteja sniegt informāciju, lai deputāti būtu lietas kursā par to, kas notiek. Lūdzu, Lolita, grib izteikties? Vai virzam uz sēdi, vai tikai pieņemam zināšanā finansu komitejā? Es neredzu nekādu tos problēmas Jā. virzīt uz sēdi, jo te ir informācija, ko mēs negribam piedalīties šajā projektā. Vēlreiz Denis pateica, būs slēgšanas līgumi kādi, tad mēs varam balsot par to vai nebalsot, bet labs projekts. Pieņem Kāpēc šo mēs negribam Man informāciju. ir jautājums. Pieņemt informāciju? Vietniece jautājums. Ja, kad es ierosināju iedzīvotāju iesniegumu izskatīt finanšu komiteju, jūs vienmēr balsojat pret vai Pagaidiet, atturēt. mēs Man nejauksim ir kaut jautājums, kādus ja, citus ar ko? jautājumus. Es pārtraucu jūsu jautājumu. A, ko jūs pārtraucat? Jūs sākat runāt pavisam par citu jautājumu, kaut kādus piemērus. Deputātu pieredze ir ļoti laba. Ja, kad es ierosināju pieņemt zināšanu, jūs stāstat, ka tāda lēmuma nevar būt. Kas tas ir pieņemt zināšanai? Ja? Pašlaik jūs Labi, labi, debates, viens ar otru iziet ārā. parādiet vēstulē un ejam Tā, tālāk. labi. Ja? Vēstules Tā, nav. nākošais jautājums. Jautājums Tātad, vēlreiz. Jūs vēstuli varat parādīt? tā, Kaut jūs kāda pateicat, ka uz sēdi vēstuli. A, kāds sakars uz sēdi? Pēc likuma kā jābūt? Deputātiem nav iespējas strādāt. Nu. Teikt vēstuli, kas? Nu, kā jūs gatavojat komiteju? Visam rāda, ja? Slepenība tāda, ja? Kādas lepenības? Jā. Nu, tak nodrošināja deputātus ar materiāliem. A kāda šeit parunāšanas, pasēdēšana, ja? Jūs tad pārmestu, ka mēs vienpersonīgi lēmjam piedalīties projektā. Lūdzu, tikai informēts, ka mēs gribam Kādēļ to piedalīties. teica? Kādēļ to teica? Tā. Kādēļ to teica, Streiti? Par gribēšanu šeit vēl nav. Tur nav uzklāsts nevienas vārds. frāzes, ne gribēšanas, ja atvainojiet, ja. Par to, ko jūs apgalvojat, ka es kaut ko stāstu, ja, nu pastāstiet, kā tad bija. Konkrēti, no vienu Tā. piemēru. Priekšlikums pēdējais Kā tāds ir jūs trīs reizes priekšlikums balsojat par vienu pieņemt projektu, zināšanai, ja? A ko virzīt? Jūs saprotat, ko Neko virzīt? negribu. Nu, Saprotat, Jā. ja virza, tad virza lēmumu. Šeit ir lēmums par ko? Par virzīšanu. Jūs tad esat ļoti drusku interesanti. Kad mēs uzreiz sākam Nevis par uzreiz. kādu projektu runāt un slēgt, tad jūs sakat runāt, kāpēc nebija informācijas iepriekš. Tagad jūs dod informāciju. Tieši tā. Lūdzu, Mēs varat sakam palasīt, Mēs sakam paldies. izlasīt un visu. Jā. Paldies. Paldies. Nu, kas jums Bet lem par atkal ko? slikti? Jums atkal slikti. Par šo informāciju. Tak mēs tagad izskatījām un atstājām es viņu finanšu zināšanai. Bet pri čem komiteja. tad sēdi? Tātad pieņemt zināšanai šo Visi jautājumu, varēja šo informāciju. Es paskaidrošu Reščenko kungs Jā. jums, ja? Mēs uzsāksim strādāt pie šī projekta, ja? Tātad līgumu veidosim visu, tad jūs pateiksiet, ne, mums nevajag Kā šī. vien. Mēs, Jā. mēs Tā pateicam to izskatīt finanšu komiteju. Es nesaprotu otru daļu. Virzīšanu uz sēdi. Ko mēs virzam uz sēdi? Labi, Pieņemt, Tātad- kādu lēmumu mēs virzam? Sadarboties, piekrist, nepiekrist. Primāna kungs. Man jautājums, jūs kā vadītāji, jūs
lobējat lēmumu projektu, ja Kāpēc es lobēju? Valsts izglītības Tas ir attīstības labā aģentūra raksta vēstuli Preļu novada domas izglītības pārvaldes vadītājiem. Nu, ir viss. A, kāds sakars mums? Jūs dzirdējāt, kā jums Es skolas vēlreiz pajautāju, direktors kāds sakars mums, paskaidroja? ja jūs Zagorskijs, Andrejs vai vietnieks? vai Ir kāds? iespēja piedalīties Ir iespēja, atsevišķi ļoti novadam, labi, un jūs- tas ir izdevīgāk, Nu, jūs kādreiz kaut finansiāli. vienu vēstuli varat līdz galam izlasīt, vai cepurē, kam ir labi. adresēta vēstule? Jūs Tā. vienmēr grib uzmest Jūs dzirdējāt skaidrojumu direktores? Direktores skaidrojumu dzirdējāt? Kas man sakars Tā, labi, tātad balsojam. Novada deputāti. Balsojam. Tātad pieņemt zināšanai par šī projekta nosacījumiem, ja? Un varbūt papildināt un strādāt pie šī projekta. Denis, kā labāk būtu? Pieņem zināšanu. Jautājumu pagaidām nevirzīt. Jā, labi. Tātad pieņem zināšanai. Lūdzu, kas par to balsoja? Par? Pret? Atturas Krimāna kungs.